Šajā grāmatā man ļoti patika tie zīmējumi. Viņi bija ļoti, ļoti mākslinieciski un izteikti. Man patika, kādi notikumi bija saistīti un ļoti interesanti. Un, jā, grāmata nevarēja nolikt galīgi malā, bija ļoti, ļoti interesanti. No sākuma mēs Hugo Cabré izlasīju angliski un man ļoti patika. Man arī tie zīmējumi tik ļoti patika, ka es pats uzreiz gribēju zīmēt tā kā tas mākslinieks. Grāmata Hugo Cabré manī sajūsmināja patiesībā divas personas, kas manī mīt. Pirmā persona ir tā mazā meitene, kura vienmēr ir lasījusi daudz pasakas, un viņai ļoti patika šis stāsts, kas aizrāva, kas lika pārdzīvot līdzi, kas lika sajūsmināties par autora fantāziju, par vispār to pasauli, kas ir uzburta, par to staciju, par Franciju, par visu, par ko var sapņot maza meitene. Un otrs cilvēks, kas manī par to sajūsminājās, patiesībā ir Kultūras akadēmijas absolventi, kas ir studējusi kino vēsturi un kas zina, kas ir Žoržs Meljess. Un tiešām tā spēlēšanās ar viņa tēlu, tā bija nenormāli aizraujoša un interesanta. Nav jābaidās no biezuma. Viņa ļoti ātri izlasās, 2-3 stundās var iet cauri visai grāmatai. Lai arī tur mazs teksts, viņš vienmēr ir ļoti interesants un spraigs. Jo šī grāmata, kas sastāv gan no ilustrācijām, gan no teksta, pati ir kā mēmā kino paraugs tikai papīra formātā. Tā ir mēmā melnbaltā filma, kas ir atnākusi pie mums kā grāmata. Grāmata varētu visiem patikt. Es nezinu, es nevaru iedomāties nevienu, kuram nepatiktu tāda grāmata. Visiem varētu patikt. Ieteikt varētu visiem. Jā. Tur vairāk gan ir bildes un ilustrācijas nekā teksta, bet visiem varētu interesēt. Es šo grāmatu ieteiktu ne tikai bērniem, ne tikai tiem cilvēkiem, pieaugušiem cilvēkiem, kuriem mīt vēl bērni, bet arī visiem kinomīļiem un mākslas mīļiem un kultūras vēstures mīļiem, kuriem būtu noteikti interesanti gan tie vēsturiskie fakti par vilcienu, kas izbraucis cauri stacijas sienai un fotografiju ar to vilcienu, gan fakti par Žoržu Meljessu, gan fakti par viņa filmām un fotogrāfijas un attēli. Tāpēc es iesaku šo grāmatu tiešām visiem.